Labdien! Mani sauc Natālija Kunupelka, un es esmu otra kursa studente telekomunikācijas fakultātē. Un šodien es gribu apskatīt Little formulu. Pamat raksturojumi tas ir K klientu skaits, T novērošais laiks un lambda klientu pienākšanas intensitāte. Un šeit mēs redzam pašu formulu. N, tas ir vidējais N, tas ir vienāds ar lambda reiz vidējā gaidīšanas laiks. Šajā slaidā mēs redzam sistēmas histogrammu, un pa x-asi mēs atliekam laika intervālu. Mēs redzam, ka laika intervāls no 0 līdz 8, un pa y-asi tas ir serverā aizņemtība, un tas ir no 0 līdz 2. Un mēs redzam, ka pirmā laika intervāla mums ir 1, otrā gadījuma mums ir 2, trešā atkal 1, ceturtā 2, piektā arī 2, pie sestā laika momenta mums ir 1, septītā laika momenta mums ir 1, mums serveri nav aizņemts, un 8. laika momentā mums arī servers nav aizņemts. Šeit mēs varam aprēķināt trafika apjomu, un lai saprastu, no kurienes es ņēmu 6. 9. es parādīšu šo histogramā, un tas ir servera aizņemtība no 1. laika momenta līdz 7. laika momenta, kur servers bija aizņemts. Un tas sanāca, ka trafika apjoms tas ir vidējā servera aizņemtība reiz visu laika intervālu. Un tas sanāca, ka 6. 9. reiz 8 vienāds ar 16. 3. un tas ir gabals uz laiku. Un no histogrammas mēs vēl redzam, ka minimālā aizņemtība mums ir 0, servera maksimālā aizņemtība mums ir 1, un vispār maksimums mums ir 2. Un tas sanāca, ka vidējais servera trafiks vienāds ar 1, vidējais aizņemtības skaits tas ir N vidējais, un lai aprēķinātu N vidējais serverī, tas ir, mums vajag pielietot formulu N vidējais vienāds ar N delta vidējais plus N serverī. Un mēs redzam, ka vidējais serverī aizņemtības skaits tas ir 6 8, un kopā aizņemtība ir 9 8, un vidējais rinda lielums ir 3 8, un tālāk mēs redzam, ka vidējais gaidīšanas laiks serverī mums ir 1, un vispār vidējais gaidīšanas laiks tas ir 9 6. Paldies par uzmanību!